Esiet sveicināti topoši orientieristi! Es jūs vairākās video instruktāžās iepazīstināšu ar to, kā piedalīties tautas orientēšanās sacensībās magnēts. Lai patīkami pavadītu laiku orientēšanās distancē, nepieciešams ērts apģērbs un apava, kā arī specifiskākas lietas kā kompass un atzīmēšanās iekārtas. Bet kompasu un identu jūs varat iegūt sacensību centrā uz vietas. Mūsu mājaslapā www.magnets.lv var atrast informāciju gan par sacensību norises laiku un vietu, gan arī par visu citu, kas saistās ar dalību sacensībās magnēts. Kreisajā stūrī varam redzēt nedēļas aktualitātes, kā piemēram varam redzēt, ka otrdien magnēts notiks Šmerlī, sacensību centrs būs pie Tirdzniecības centra Alfa. Atverās sacensību centra plāns, kur norādīts sacensību centrs un arī vietas, kur atstāt automašīnu. Šeit pats var atvērt Jāņasētas karti, kurā sacensību centrs parādās plašākā mērogā un ir iespējams izplānot savu ceļu līdz sacensību centram. Pie sadaļas kalendārs jūs varat ieraudzīt, kur notiks kārtas vairākus mēnešus uz priekšu. Tagad, kad esam noskaidrojuši, kur atrodas magnēts, varam doties ceļā. Netālu no sacensību centra vienmēr ir izlikts marķējums, kas palīdz nokļūt tieši pašā sacensību centrā. Un lūk, tur jau tas arī ir. Marķējums turpinās ar šādām sarkanām mazām bulkņām un norāda virzienu sarežģītos krustojumus. Šīs daudzās mašīnas liek man domāt, ka es varētu būt nonācis jau pavisam tuvu magnēta sacensību centram. Tagad, kad esam ieradušies magnētā, ir laiks saģērbties priekš skriešanas mežā. Lai startētu magnētā, mums ir nepieciešams pāris lietas, kuras mēs varam iegūt magnēta teltī. Un šīs pāris lietas, kas mums ir vajadzīgas, ir pirmkārt magnēta sacensību numurs, otrkārt elektroniska atzīmēšanas sistēma identi, treškārt, protams, kompass un ceturtkārt kārta. Ja esat pirmo reizi magnētā, tad jums būs jāaizpilda šāda dalībnieka anketa, kur jānorāda dažāda personīgā informācija un arī vecuma grupa, kur jūs taisīsieties pārstāvēt šajās sacensībās. Vecuma grupas var uzzināt magnēta bukletā. Lūk, šeit tur ir pierakstīts, kuriem dzimšanas gadiem atbilst kuri un arī dažādas sarežģītības pakāpes. Grupu izvēlēties un citas problēmas atrisināt jums noteikti palīdzēs cilvēks, kurš ir aiz reģistrācijas galdiņa. Piereģistrējoties magnētā, mēs iegūstam unikālu numuru, kuru pēc tam piedaloties sacensībās mēs piestiprinām pie tērpa, lai mūs varētu atpazīt. Šis numurs maksā 1 latu un ir derīgs visu sezonu. Tad vēl mēs saņemam tieši šīs magnēta kārtas karti ar attēlotiem visiem kontrolpunktiem, kompasu, lai atrastu šos kontrolpunktus, un identi, lai tajos atzīmētos. Karti maksā 3 lati pieaugušajiem un lats 50 bērniem, kompasu īri maksā 50 centīmi par reizi, un tāpat arī identi īri maksā 50 centīmi par reizi. Kad esam saņēmuši visu nepieciešamo, varam doties mežā. Ko un kā tur darīt, uzzināsim nākamajā video magnēta sērijā.